Pirmais uzdevums, kuram pārim ir visjaunākais kopīgais sensis. Iedomāsimies laika līniju te. Šī vietiņa, kur zari satiekas, ir šo pēdējais kopīgais sensis. Kā var redzēt, tad šīm divām sugām ir visjaunākais kopīgais sensis. Atbilde C ir pareiza. Otrais uzdevums. Ekosistēmas schematiski attēlo ar piramīdām, kuru pamatni veido producenti, un mums ir jānosaka, kurā attēlā parādīt dotā dīķa barības ķēdes skaitliskā piramīda. Par ekoloģiskajām piramīdām ir jāzina tas, ka gan skaitliski, gan pēc biomasas, gan pēc tā, cik enerģijas ir uzkrāts katrā līmenī, visvairāk viss nosauktais ir producentiem, bet pēc tam ar katru trofisko līmeni pakāpeniski samazinās. Tā kā piramīda C būs pareizā atbilde. Pirmo līmeni veido fitoplanktons. Fitoplanktons ir dažādas mikroskopiskās aļas un ciānbaktērijas. Otro līmeni veido zooplanktons, kas ir nelieli brīvi peldoši dzīvnieki, kas pasīvi pakļaujas ūdens viļņojumam, piemēram, sīkvēžveidīgie. Trešais līmenis ir nelielas zivis, bet pēdējais lielas zivis. Tāds pats uzdevums bijis arī 2022. gadā, tikai dota bija cita barošanās ķēde, bet tas nemaina būtību. Atbilde C joprojām ir pareizā. 2019. gadā eksāmena uzdevumā mums ir enerģijas piramīda, bet, kā jau minēju, jebkurā ekoloģiskajā piramīdā pamatu veido producenti. Līdz ar to uz jautājumu, kuri organismi veido dotās ekoloģiskās piramīdas enerģētiski bagātāko līmeni, mēs jau zinām atbildi – producenti jeb organisko vielu ražotāji, un tie šajā gadījumā ir augi. Atgriežamies pie 2025. gada eksāmena. Ir dota informācija par Sosnovska latvāni un pajautāts, kāda ir invazīvo sugu ietekme uz bioloģisko daudzveidību noteiktā ekosistēmā. Invazīvās sugas ir tās svežzemes sugas, kuras, nonākot jaunās dzīves vietās, var sākt strauji vairoties, līdz ar to agresīvi izplatīties, nomākt vietējās sugas un apdraudēt ekosistēmas. Tas nozīmē, ka atbilde C ir pareizā. Ceturtais uzdevums par ķemeru purvu ekosistēmu. Jānosaka, kuri faktori ir biotiskie faktori ķemeru purva ekosistēmā. Atceramies, ka mums ir biotiskie, abiotiskie un antropogēnie faktori. Biotiskie faktori ir dzīvās dabas elementi, jeb dzīvo organismu savstarpējās attiecības. Abiotiskie ir nedzīvās dabas elementi, kas ietekmē dzīvos organismus, piemēram, gaismas intensitāti, temperatūru, vides pH un citi. Bet antropogēnie faktori ir cilvēka darbības sekas ekosistēmās. No šiem tad biotiskie faktori raksturoti B atbildē. Ko dzērve dara ar tiem purva augiem? Barojas. Vispār dzērves ir visēdājs, pārtiek no dažādām augu daļām, gan dzīvnieku izcelsmes barības. 5. uzdevums. Te vienkārši ir jāzina skaidrojums vārdam populācija. Tezaurs piedāvā šādu definīciju. Tātad svarīgākais, ka vienu populāciju veido vienas sugas pārstāvji, un tie apdzīvo noteiktu teritoriju. Tātad pirmais un otrais apgalvojums ir pareizi. Kas vains trešajam apgalvojumam? Identisks ģenētiskais materiāls ir kloniem, un tā nav obligāta prasība. 6. uzdevums. Organismu šūnās notiekošos vielmaiņas procesus vienkāršot var attēlot ar šādiem reakciju vienādojumiem, kurā gadījumā visprecīzāk norādīt procesi atbilstoši dotajām organismu valstīm. Vispirms vajadzētu saprast, kas ir katra reakcija. Ja zinām, lieliski, ja nē, var atvērt datu bukletiņu. Paskatīsimies uz fotosintēzi un elpošanu. Fotosintēzē mēs redzam, ka šīs vielas tiek izmantotas, bet šīs rodas, jo bultiņas parāda, ka tās iznāk ārā. Kas tās ir par vielām? Viegli atcerēties, jo šis, kur ir zilās krāsas bumbiņas, jeb atomi, ir ūdens H2O, 2 ūdeņraža atomi un sarkanais ir skābekļa atoms. Līdz ar to viela numur 2, kas sastāv no 2 skābekļa atomiem, ir O2. Viela numur 3 ir CO2 un 4. viela ir glikoze ar 6 pelēkām bumbiņām, jo pelēkās bumbiņas ir oglekļa atomi, un mēs zinām, ka glikozei tādi ir 6. Tātad fotosintēzē tiek patērēts CO2 un ūdens. Tas nozīmē, ka process Q ir fotosintēze, un fotosintēze notiek augos. Process R tad varētu būt elpošana. Paskatīsimies.
glikoze un skābeklis tiek izmantoti, un to mēs tiešām te redzam. Un veidojas CO2 un ūdens, kā arī enerģija. Par šūnas apgādi ar enerģiju atbildīgi ir mitohondrija. Un mitohondrija ir gan augu, gan dzīvnieku šūnās. Līdz ar to šī reakcija notiek gan augos, gan dzīvniekos. Tas nozīmē, ka atbilde C ir pareizā. Augos notiek abi procesi, bet dzīvniekos tikai šūnu elpošana. Cerams, ka kaut ko jaunu uzzināji, un tiekamies nākamajā video.